play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. Call the Amber Lamps. Call the Amber Lamps. Visi, kas zina, kas ir Call the Amber Lamps. To zina noteikti no Kendrika pēdējā disa un no interneta. 2000. gadu sākumā, manuprāt, tas bija YouTube pirmsākumi, visticamāk. Pēc video kvalitātes izskatījās, ka tas bija filmēts uz flipphone, tā kaut Samsung OG. Vecā C100, ne, bet kaut kāda flipphone, bet jā, mēs studijā OJ Topiņš un Pablo Prigioni, Minnesota un Indiana, bet jā. Te neatlaikās, jo viņi neapsola podcastu ierakstīt katru nedēļu, un tad neierakst Kāda bija pauze? Nezinu, kas 3 nedēļas bija. 3. Tu biji 2 prom, tā kā nedēļa atguvām. Tas bija skaidrs, ka es biju prom. Un tad esam apakaļ. Yeah. Jā, bet pirmā playoff epizode, Jū, pirmā oficiāli. Nebija jau ko redzēt. Nebija playoffs, ko redzēt? Ja neskait Knicks un Sixers. Labi, bija jau ko redzēt, bet arī ļoti normāli, manuprāt, pirmā kārta beigusies, bišķiņi iesākusies otrā, un īstais brīdis pa lielam par to parunāt. Noteikti, vai ne? Bija pārāk. Knapi bija viena 7 spēļu sērija tikai. Bija 1-7, bija Knicks un Bucks sērijas pa 6. Nebija divi sweepi, 1-6 spēļu, Lakers Nuggets. Nē, tur. Un Boston Heat arī 5 spēles, un kur vienīgā, ko es aizmirsu, Nuggets jau minēju. Kas ziņā noteikti nebija 50, jā, tur bija 1-7 spēles, no way. Bet tādā ziņā bišķi pārsteidzoši varbūt kaut vai, Phoenix, ka vienu uzvaru pat nepaņēma, jā, no Minnesotas, kur, kā redzam tagad varbūt, jau kaut kas bija ietvītojis, ka varbūt Phoenix bija actually spēcīgi pēc redzot to, kā Nuggets tagad divus zaudējumus ir jau cietus pret Minnesota savā laukumā. Varbūt Phoenix, tā kā mēs par ātru tā kā norakstījām Phoenix, jā, varbūt Matam Ešbijam bija taisnība, ka viņš teica, ka 26 komandas grib būt viņa vietā. Dzirdēji to, ka viņš teica? 26 komandas gribētu apmainīties vietām Phoenix situāciju. Ja tu man pateiktu citātu bez autora, es noticētu jebkam. Okay. Un pēc tam pateikt, šo teica Mats Ešbijs. Mats Ešbijs. 26 komandas, jā. Es nezinu, kas tās 3 ir, ko viņš tā kā domā, kuras nav gatavs apmainīties ar Phoenix tā kā situāciju. Minnesota Timberwolves, Nuggets un kas ir, un San Antonio varbūt. Tā, ja divas nav. Un Memphis Grizzlies, kas they good. FS Grizzlies? Memphis Grizzlies, jo they good in the West. Vispār labs nosaukums varbūt. Ja Grizzlies pārceltos uz Turciju, viņi būtu FS Grizzlies. Kā viņam ir? FS... es saprotu. Anadolu FS. Andolo, jā. FS Grizzlies. Andolo, jā. Bet jā, mums šorīt tāds neliels pat ārkārtas podcasts, pat cik agrais un... ārkārtas. Denver ir tādu diezgan smagu zaudējumu cietuši šorīt. Vai mums ir jāapsver jauns čempions? Jauna čempiona. Pēc tā, kas redzēts 2 spēles, un es neesmu redzējis tikai pēdējo ceturdaļu šorīt, jo tās laikā es braucu šeit, bet Denver ir sūdos bišķiņ. Denver sauciet Amber Lamps. Sauciet Amber Lamps. Bet burtiski, jo tur arī Jamal Murray vienkājas sniegums. Iespējams, Reggie Jacksons arī pēdējā ceturtdienā pagriez kaut ko un aizgāja. Jā, pēdējā ceturtdienā, tieši neredzēja. Noved no laukuma, klibojam viņu un jāpaļaujās uz Justin Holiday. Es nesapratu, kāpēc viņš pirmajā spēlē pārējās, bet acīm redzot, kaut kāds X-faktors plānojas. Jā, Denver izskatās smagi. Arī 2 spēles savā laukumā. Savā laukumā, kur it kā ir viens no labākajiem laukuma priekšrocībām ar visu altitūdu, ko viņi nespēja nepateikt uz saviem krekliem un visur, kur iespējams, ka viņi ir debesis pēc Rudīgo Bēra Timberwolves sastāvā. Jā, tas ir pats interesantākais, jo izējot savu pirmajai spēlē, viens no noteicošiem faktoriem, kāpēc par viņu uzvarēja, bija tiešām tas, ka Rudijs pa lielam nosedza 2 vai pat 3 lietas, ko Denver dara ļoti labi, kas ir Murray un Jokiča. Tas nav pat pikrams, tas ir pick and pop, jo principā parasti viņi spēlē tā, ka Jokič uzliek aizsargu, Murrays viņiem atspēlē apakaļ kaut kur ap sodu laukumu, sodu līnijas, un tad Jokič darbojās un domā, kur dot nākamā piespēle. Lielais prēmija, ka nākamā piespēle ir 2 punkti kaut kam. Otrais, ko viņš atņem, ir Gordons, kurš ir labākais dankars Porčelas līgas vēsturē droši vien, jā, bet liela loma tajā ir Jokičam, bet principā nemanāms bija pirmajā spēlē, jo Gobērs nosedza pārsvarā gan
Jokiča tos gājienus uz grozu, kur viņš parasti apmāna savus sedzējus to, ka viņi nevar saprast, vai viņš metīs, vai viņš uzmetīs lobu, kur pēkšņi pēdās pie Steve's Gordons. Un Jokičam sanāca neviens no otras pirmajā spēlē, jo Gobers vienkārši abus šos variantus principā izslēdz. Un bija pat vairākas epizodes, kur viņš jau mēģināja dot, un jau deva piespēli Gordonam, un Gobers nolasīja. Un vai no pirkstlielēm aizskara vai ko, bet tas, kādu Gordonu mēs redzējām tajā pašā Lakers sērijā, tas pirmajā spēlē, tas vispār nebija redzams. Un tāpēc arī likās, ka es no rīta pieceļos uz Niks spēles otro puslaiku, izlasu Šams raksta, ka Gobers nespēlēs, kas man likās tāds, cik ļoti klasiska Gobera tā kā situācija kārtējā, ka Gobers nespēlēs. Protams, ka viņš nespēlēs otrajā spēlē, kaut gan otrās spēles bija statistika, mājas laukuma komanda, kas zaudē pirmo spēli, parasti otro spēli uzvar, 17-2 laikam bija tā bilance, ja? Un pārsvarā vairāk kā plus 10 punktiem, plus 15 laikam bija tas vidējais pārsvars. Tāpēc, fine, ar Goberu vai ne, vai bez, būs fine, gaņā būs 1-1. Daudz betori, es domāju, ka baigi ierī šajā naktī un liekot uz Denveru. Jā, es gribētu redzēt, kā mainījās kaut kādas līnijas un tie handikapi, kad paziņoja, ka Gobers nespēlēs, jo Gobers bija galvenais faktors un atņemot tiešām 3 spēlētēm savus ieročus, jo Džamālam, man liekas, kā minēja, kāja, droši vien, nav viņš īsti atlabs. Nav viņš visu sezonu, principā, atlabs. Viņam varbūt arī iedos diskābels trešo spēli par tur heatpack mešanu, kas tas heatpack, tas sildītāji kaut kāds. Es to nemaz nepamanīju. Tur vienā epizodē, kur it kā likās, ka varbūt kāds sots vai kas pret Denveru ir pēkšņi uzlidojas laukuma. Turpat soda laukumā tas tā kā kājas sildītājs kaut kāds, kad soliņš. Jā. Un izrādījās, ka Marijas to uzmanīja. Vispār ļoti nokaitēta spēle. Michaels, ja nesauc viņu pa Maiku Bāts. Uzskrēja laukumā, nedabūja ne tehnisko, neko, kas patiesībā no Timberwolves puses, ja skatījos, kā es šo situāciju uztvertu, patiesībā, manuprāt, tas ir pozitīvāk nekā viņu izraidīt no Timberwolves perspektīvas. Tāpēc, ka viņi tu atņem to faktoru, ka viņi ir pret mums tur noskaņot, izraidīja mūsu treneri, tagad vai visi kopā saņemamies un uztaisam rānu. Jo parasti kaut kā notiek drīzāk tas, tagad viņiem vienkārši labi ejiet, turpiniet cepties uz tā soliņa un turpiniet būt dusmīgi uz visiem visu laiku. Un tas arī bija redzams, ka Denvera tā arī nekad nesanāca kopā. Nebija tas vienojušies faktors, viņi nespēlēja kā komanda vispār. Tur viss bija ļoti izkaisīts un juka pa vīlēm reālā. Un patiesībā izraidīt Malone, iespējams, ka tas būtu bijis vienojušies faktors, kas būtu nācis pa labi. Sapurinātu un varbūt nāktu tā kā pie komandu vadīt kāds no asistentiem, kurš varbūt kaut kādu vienkārši jaunu balsi iedot tajā visā, tur apmēram pateikt, davai visi nomierinamies. Vai tieši spēlētājiem pašiem vajadzētu uzņemties kaut kādu līderību, jo arī, protams. Arī, ko var redzēt, ka atšķirībā no varbūt citām komandām, jo īpaši Minnesota, kur, teiksim, 22 gadus vecais Antonijs Edvards pilda šo lomu, un Maiks Konlijs kaut kādā ziņā, Jokičs nav redzams kā līderis vispār. Viņa spēle ir tur, kur viņai jābūt, protams, viņš varbūt, kā mēs teicām, varbūt zem saviem standartiem šobrīd spēlē, bet kā līderis viņš vispār nav redzams. Tā kā nulle. Tā ir viņa. Personīgi mēs varbūt tik bieži to nesaskaramies, jo Denver šos gadus ir spēlējis tiešām labi. To nav vajadzējis analizēt. Un tieši tā, to nav vajadzējis. Mēs neesam tam pieķērušies nekad īsti, kas notiek ar Jokiču kā komandas līderi, kad sāk degt māja, teiksim, kā Jokičs uzņemās to atbildību. Un pēc ķermeņa valodas ne tikai viņš, arī Gordonu bija daudz epizodes, kur vienkārši Edvards paiet apspēlē Gordonu, Jokičs zem groza, Edvards iemet 2 punktus, un abi stāvus, Jokičs ar Gordonu skatās viens uz otru. Un tādas ir daudz epizodes, un ne tikai šiem 2 spēlētājiem. Tā kā tur varbūt tiešām, varbūt arī tas kaut ko liecina, ka it kā tik nokaitēta tā gaisotne ir un neviens svilpa, tā kā it kā, no Denveras perspektīvas, neviens svilpa par labu, viņiem netiek svilptu. Michael Malone pat neiedod tehnisko par to, ka viņš nodirš vienkārši tiesnesi. Varbūt... Un uzskrēja laukumā. Un varbūt tiešām tur tā kā pilnīgi kaut kādā ziņā tas tāda. Tad apgrieztā psiholoģija nostāja, ka bāc, reku pat te mums neiedod tehnisko par treneriem, kurš nolamā. Varbūt tiešām iedod tehnisko un kaut kā tiešām tā kā sapurnāt, bet varbūt tiesnesis viņu nosauc par Maiku Malonu, varbūt tāpēc viņš ir tiek uzkārs. bet sapcīt, Gobers, viss cieņ Goberam, bet tur tomēr ir jāņem vērā faktors, ka Minnesotā ir 3 cilvēki, ar kuriem visu laiku mest pa Jokiču. Gobers, protams, pilda to primāro funkciju, kurā viņš tiešām nav izkustināms. Viņš reāli Jokičs viņu nevar izkustināt. Viņš tur mēģina ar saviem pagriezieniem viņu izmānīt, bet izkustināt viņš viņu nevar. Un tāpat laikā tu jebkurā brīdī var nāzu rīdu,
uzlikt virsū, tu vari uzlikt arī to pašu Townsu, jo, kā ķermenis. Towns jau bija viņa primārais sedzējs, jo Gobers bija tā kā pietiekami liels, bet šodien spēlē arī kaut kādā 2. vai 1. ceturtdaļā bija tas, ka vienā brīdī Jokičam vienkārši uznāk virsū double teams ar Towns un Reedu. Un viņš pat knapi, viņš tā kā no Jokiča tas ir tāds neierasta lieta, ko redzēt, ka viņš nevis tur ātri to visu nolasa un atrisina to situāciju, bet pēdējā brīdī kaut kā palecoties pārmeta viņiem pāri knapi uz stūri KCP, kuram arī vajadzēja palikties, lai bumba neiziet autā un ar pirmo piespēli ātri mest tālāk, jo nevarētu noķert. Un tas ir visu spēles garumā, Jokičam ir reāli jāstrādā. Visu laiku ir jāstrādā, un tas arī ir laikam tas vienīgais. Nevelti šo Timberwolves komandu ir uzbūvējis cilvēks, kurš uzbūvēja Denveras komandu. Jā, Tims Connellis, jā, tieši tā. Bet jā, man patīk tas, ka Minnesota vienkārši pēc fuck it, mēs spēlēsim visu laiku lieli pret jums. Jo, arī visas komandas, kas nākuši pret Denveru, vienmēr bijis tāds, vai viņiem pietiks tur izmērs pret Denveru, un tāpat kaut ko spēļu laikā, tāpat mēģina kaut ko mahinēt, tur davai uzspēlēm, varbūt mazāk. Tas Lakers tur AD, protams, ir liels, bet ar LeBron kā certo, nav optimāli tomēr, jā. Minnesota tomēr visu spēle lielā sastāvs, mazākais spēlētājs, parasti laukumā ir Conleys, bet, arī Gudrs joprojām ar labu pozīcijas izvēli, un tomēr, nav jau tā, ka Marejs būtu lielākais aizsargs viņam pretī, kuru arī pa lielam divatā Mareju, ne tikai to visu, ka viņam it kā visticamāk nav viss vēl kārtībā kāja, bet, viņš pilnībā tiek ierobežots, un tas Marejs, ko mēs esam redzējuši, ka viņš met ar 50 punktus playoff spēlēs, es nezinu, ko Lakers darīja citādāk, bet droši vien vienkārši tas, ka tur nav tas aizsardzības kaut kādas sistēmas iestrādes, bet tas, ka viņš iemet divus tos game winners. Viņš arī nespēlēja diezko labi pret Lakeriem, ja godīgi bija. Jā, tieši tā, tā Mareja varoņdarbi bija būtībā tie 2 game winneri, kas ir, come on, tas ir pat, tāpat nav 50-50 būma, tas ir mazākā 50-50, un viņš abas uzvarēja. Un tās bija situācijas, kur nebis ir, teiksim, -1 Denverē, bet tur bija neizšķirt, viņš varēja mest sarežģīt metienu. Viņam ir vismaz tas drošības sajūta, vismaz būs overtime. Mazāks tomēr spiens, bet Minnesota 2, DJs Tiestos, apcīt bija publikāts, redzēja. Vēl labāk. Tik nedzirdēts. Runājot par traumām, KCP taču arī ir kaut kāds pusklips. KCP arī ir kaut kāds pusklips šobrīd, kas bija galvenais pirms sērijas. Anthony Edwards sēdzējis. Anthony Edwards nevar nosakt neviens. Tas redzēja, ko to... Neskaties pēdējā tādā. Tikai to, ko redzēji. Tu redzēji to Fēģiku, ko... tu neredzēji. Viņš iemet Fēģiku pret 2, atkal vienkārši. Viņš iemet 3. ceļu ar Fēģiku kaut kādu. Viņš laiku viņus iemet, bet 4. bija tāds, ka viņš iegāja krūtīs, pat neatceros, kam īsti. Un viņam pieslēdzās vēl double teams, un viņš atpakaļ pēc pagrieziena. Un Anthony's Edwards ir ieradies. Anthony's Edwards ir ieradies, jā. Kur jau visi jau tie stati klēja apkārt, ka... Vienīgais kopā ar Kobe, kurš guvis 22 vai jaunāk gadu vecumā iemetis 2 spēles pēc kārtas 40 vai vairāk punktus. Vienīgais tajā pašā vecumā, kurš ir guvis 3-5, vismaz 3 spēles pēc kārtas, tad tur nāk klāt Kobem arī Karīms. Tā kā, tāda interesanta grupiņa tur arī, jā. Bet nē, Anthony's Edwards ir... Viņš, principā, ir, man patīk, es šodien braucu sapratu to, ka viņš, principā, ir tas pats varonis, kuru viņš tēloja filmā Hustle. Pilnīgi tas pats čelis, kurš vienkārši tev droši vien spēlē laikā vienkārši krīt uz nerviem, tur traštolko tev mūžu dienu un hickenbacker up lielākoties, jā, tā kā Denverā, starp citu, vēl pagājušajā spēlē Juancho. What the hell, kāpēc viņu palaida vaļā? Nezinu. Bet, anyway, Denver, jā, tiešām ir bišķi tomēr mēslo šobrīd, jo es nezinu, kā īsti... Ja godīgi tiešām, parasti tiešām ir, ka Denver, tā kā, tu zini, tajās pašās Lakers spēlēs, viņi nonāk iedzinējas -20, tu kaut kā nojaut tomēr iekšā, ka, viņi atspēlēsies, vai vismaz padarīs šo par spēli, par intrigu kaut kā atgriezīs. Šitie spēlē vienkārši nebija, vispār likās, ka visi ir vienkārši neinteresēti, vienkārši tajā, nezinu, kaut kā viss, kas notika, viss sliktais, kas var notika vienkārši šajā spēlē. Varbūt arī viņi, tikpat labi var to pagriezt tā, ka varbūt viss sliktais notika tieši šajā spēlē. Un turpmāk sliktāk vairs nevar būt, ja? Bet varbūt sliktāk nevar būt nozīmē, ka viņi zaudēs tagad 10 punktiem tikai. Ja? Tā kā... tas arī ir fakts, bet no otras puses liek uzdot jautājums par līgu. Kāds ir līgas? Tas vidējais baselines intensitātei un aizsardzībai, ko vienmēr piemin. Jo tur varēja daudz jo Minnesota jau tādā ziņā nedara arī neko tādu, pārsteidzošu.
Tā nav tomēr space and pace šitā te. Tā nav revolūcija basketbolā. Tas nav Golden State. Jā, tieši tā. Viņi vienkārši cenšas un kārtīgi spēlē aizsardzībā. Jā. un visiem liekas, tagad oh my God, it kā komēta ir nokritusi. Oh my God, visa komanda spēlē aizsardzībā. Visa komanda spēlē aizsardzībā. Un visu laiku skrien un cenšas. Jā, mēs esam laikam tik ļoti ar NBA, kaut kā sliktā nozīmē izlutināti ar to, ka svarīgs tikai uzbrukums, ka tiešām kā Magic jau šodien to pierādīja, ka ir jautri skaties, kā komanda spēlē aizsardzībā. Viņiem gan uzbrukums pilnīgi viņi arī pierādīja to, ka bez uzbrukuma nav iespējams uzvarēt. Jā, pilnīgi nav iespējams, nē, bet Minnesota tiešām tas viss spēlētāji laukumā spēlē aizsardzībā un tiešām, es nezinu, man tieši, pareizi saka, ka mēs kaut kā tiešām mēs esam tik ļoti kaut kā, nezinu, apraduši to, ka tikai NBA eksistē tikai uzbrukums, ka tagad redzam, ka visi spēlē aizsardzībā, ka, oh my God, kas notiek, kā viņi to izdara, ko viņi ir, kā kaut kādu Pandoras lādri atvēruši, kas notiek, ja? Nē, come on. Bet nē, protams, nevar nepiekrist ar tam, ka, ļauj spēlēt. Jo, tur situācijas, kur tiešām, tur paņem double-teamā to pašu Mareju vai Jokiču vai iet uz grozu un kaut ko nenosilps vienmēr, bet bija pat epizode ātrajā uzbrukumā, kad gāja prom tieši 3. ceturtajā. Michaels Porters juniors gāja ātrajā uzbrukumā, viņam 3 Timberwolves apkārt bija, un, viņš gāja uz 2, bet, tur izskaties, ka tur 2 vismaz ir uztuši viņam par rokām, bet beigās izsit bumbu. Porters it kā pats ar neko tur neoponēja, bet, likās, tur droši vien varēja nosilpt, bet it kā izsit bumbu apakaļ Timberwolves spēlēm tālāk. Tā kā, nezinu. Būna arī tas apjoms kādā. Un, Timberwolves vispār nav kur piesieties. Labi, pirms tam tur to pirmo spēli varēja. Pirmajā sērijā varēja par Suns, tur daudz arī nav ko runāt. Es neskatījos īpaši tos. Es paskatījos 2 spēles, bet varēja runāt, tur Suns neko tur nevar izdarīt, protams, ka viņiem nav vispār aizsardzības, Timberwolves lielāk, smagāk un tā tālāk. Otrajā spēlē, pārsteigums, bet šobrīd nav kur piesieties. Viņiem ir viss, viņiem ir uzbrukums, viņiem pilnīgi viss var iemest. Kēls Aleksandrs Walkers ir kļuvis par atslēgas spēlētāju. Viss var iemest. Un metieni, ko viņi dabūja, ko vakar arī Simons ar Silo runāja. Ļoti labi metieni. Visi ir brīvi metieni. Visi ir brīvi metieni. Viņiem tā kā jāmet vienkārši tikai iekšā. Jo Nuggets kolīdz tiešām pirmajā spēlē tiek apturēts tas Jokic kaut kāds tas 2 opciju variants, ka viņš iet pats ar savu floateru vai var padot vai Gordonam vai kādam ārā strīnu, līdz ko tas ir bloķēts un visi Timberwolves ir pie saviem sadzemējiem, principā, un Jokičam vienkārši nav kam atdot. Tas uzbrukums pēc tam, ja dodot apkaļ Mariem, viss tur, nav tur 1 pret 1 vai vienkārši kaut kādas Michael Porter junior, kaut kādas step-back trīņu darbības. Un tur nav nekāda tiešām, tie metieni ir samocīti. Un, pareizi. Tas bija tas, ar ko es īstenībā piefiksēju, ka pie ilgiem laikam kaut ko tiešām pateica, ka tā kā, Simons ar Silo, ka tiešām, tas ir kaut kas, kas tā kā, it kā liekas kaut kas tik acīm redzams, ka viena komanda uzvar, ka viņi dabūja labāks metiens, bet tas bija tik tiešām acīs krītošs. Un arī otrajā spēlē tieši tas pats. Tieši Cats vienkārši varēja vispār, Cats, kur visi zina, ka viņš met 40. Labākais 3 punktu metējs garais. Viņš vienkārši stāv, paskatās, piedriblē un pilnīgi brīvs metiens lādē. Tā kā, labi, es nezinu, es teiktu, ka šitā sērija... Es domāju, 6 spēļu sērija šī būs. Kaut ko jau nevar Denveru... Norakstīt nevar, bet es ticu tomēr, ka es neredzu nekādus variantus īpaši Denverā vairāk. Īpaši ar visām tām traumām, kas ir sakrājušās. Viņi jau nav dziļa komanda. Un plus viss šis pārējais, es domāju, ka šitais ir... Kad Anthony's Edwards oficiāli ir ieradies, tas nav... sakritība. Šī nav 6 spēļu garumā, šī nav sakritība. Un kad Minnesota mēs redzēsim konferences finālā. 6, Es pat nebūtu pārsteigts par 5 spēlēm, bet 6 gan jau. Savā ziņā es priecāšos, ja Minnesota uzvarēs, jo tad mans NBA brackets salūzīs, nevis salūstu šīs sērijas dēļ, jo es kļūdos pēc bildes, ka Cavaliers uzvarēs 6 spēlēs Celtics. Tā kā, ja Timberwolves uzvarēs, tad man būtu tāpat salūzts brackets. Tā kā viss. Interesants veids, kā to pagriezt, protams, bet jā. Es teiktu, ka man Timberwolves saboja brackets. Tas ir zinām kādreiz, ka bērnībā izmantoja veco labu argumentu. Kāpēc tev tur, nezinu, kontroldarbā 4? Bet visiem pāriem bija 3. Pat 3. Visiem pāriem bija 6, tā kā es principā man bija 8 uz kopējā fona. Tādus vēl versiju nebija dzirdējis, bet parasti bija tā, ka man ir 4, bet visiem pāriem bija nesakvīgs, tāpēc esmu, šis ir izmantots,
Jā, bet ja runājam par kaut kādām vaļībām un tiesnešu darbu, tad vēl viena spēle šorīt, otrās kārtas, pirmā spēle Pacers Knicks. Pārpildītā Madison Square Garden atkal ar zvaigžņu plejādi, kur vien skaties. Tiesneši paņēma sev spēli, principā. Nē, es neteiktu. Es neesmu redzējuši spēli tagad. Es skatījos otro puslaiku, un es teiktu, ka pēdējā, principā, Pacers ļoti ilgi turējās, un principā līdz beigām turējās uz to, ka viņi reāli, nevar salīdzināt to, kā spēlēja Sixers ar Knicks iepriekšējā sērijā, kad Pacers tagad vienkārši skrien. Tas pat nav nekāds pārsteigums, jo tā ir viņa tā recepte joprojām, pat ar visu to, ka Haliburtons varbūt pat nav īsti joprojām. Kopš viņš satraumējās īsti pēc tā iekšsezonas turnīra, tā arī viņš, man liekas, nav savu moģi atguvis. 6 punkti, 6 piespēles, 6 metieni. Īsti arī nav ideāli priekš viņa, bet spēles beigas, tur ir daudz ļoti strīdīgs epizodes pēdējā minūtē, pusotrā bija ļoti daudz treneru izaicinājumi bija ļoti daudz. Es nesaprotu, kur viņiem tik daudz. Viņi ir it kā 2 tagad, bet tāds sajūta, ka katram bija 7 kaut kāda. Tāds sajūta, ka uz katru strīdīgo vienkārši griežam, pauzīt uzreiz. Jā. Bet bija es teiktu, ka ļoti daudz silpas bija par labu Knicks. Lai kā man patiktu Knicks. Vai NBA ir tagad grit and grind? Nē, vienkārši ir grit and grind tematika šogad. Ka jau spēlēt? Jā, Minnesota Knicks. Tādā ziņā, jo Minnesota ar Knicks ir ļoti tādas līdz, tā drēbe, viņas, protams, katram ir savas stiprās puses, bet tā drēbe ir līdzīga. Tās komandas abas divas. Tas tik būtu fināls. Timberwolves Knicks? Jā. Bet, nē, un arī galvenais, ka daudzas vilpas tika vai apgrieztas, vai neapgrieztas pēc atkārtojuma skatīšanās, un viņas arī bija pa labu Knicks, un viņas bija tik acīm redzami kaut kādas skečīgas, bija gan Brunsona leciens virsū Mailsam Turneram, kur viņš it kā viņam nobloķēja metienu, bet pirms tam viņš viņu bodyslēmoja, un tiesneši izskatīja atkārtojumu, teica, marginal kontakts bijis, bet Turner vispirms nones un tad nobloķēja Brunsons. Bija tur kaut kāda, bija piespēle, kur trāpīja pa Aaron Neesmita it kā celi un vai kāju un teica, tāpēc ar bumbu pienāk tāds Knickiem, bet atkārtojumā var skaidrēt, ka par roku trāpīja, viņam roka bija priekšā celim. Ja, un tur bija vēl, protams, pašās beigās varbūt to redzēja gan, ka pēdējā uzbrukumā Pacers, kad bija laikam -2, viņiem Haliburtons gāja pār centram 12 sekundes. Turners lika aizsegu un iedeva uzbrukumu piezīmi pret Donte DiVincenzo, kurš arī labi notēloja. Stens Van Gandijs arī pārraidē teica, ka Ņujorkā daudz labu aktieri. Mums laikam vēl viens nāca klāt. Bet sods tur varbūt bija, bet tādā brīdī to nosilpt, tur bija jābūt baigiem pautiem un interesē no NBA vadības, lai kāds tiesnesis to nosola. Bet, Karlaus pēc spēles teica, ka viņi tāpat nesagaidīja šajā arēnā, ka dabūs silpas sev par labu. Gaidām neatkarīgo izmeklēšanu. Gaidām. Tiesneši jau pateica, ka tu kaut kādās epizodēs jau teica, ka nepareiz bijis. Ko tas dod? Man gan besīja tie, ka pēc spēles uzreiz viņas parasti interviju viņiem pajautā. Viņi pasaka, jā, mēs izskatījām, bija kļūdījāmies vai nekļūdījāmies, un pēc tam ir tas pēdējo 2 minūšu tā atskaita. Tas neko nemaina spēles. Tas tikai, man liekas, ka vienā no Hupka epizodēm Bontems teica, ka viņi par tiem reviews arī izbasījās. Kāda jēga no tā ir pēc tiem visiem reportiem? Yeah. Tas tikai lielāku heitu uz tiesnešiem uzliek, ka viņi atzīst, ka mēs kļūdījāmies, jo spēles iznākumu tas nemaina. Sodus tur īsti droši vien nesaņem. Tur varbūt tur pasaka, ok, tu šito vienu spēli, netiesāši šo komandu, tagad vienu spēli, ka tev bija jāparedzēt tiesāt. Jā, tas ir viss, ko viņi principā. Bet viņi arī sacepās ļoti par to atkārtojumu lietu. Jā, diezgan. Ka tu nevari izskatīt lietu, kas nav nosilpta. Ir acīm redzams, ka tas vispār nav vajadzīgs. Ir acīm redzams sots, bet mēs pastīsimies, vai bija auts no tevis izgājis. Mēs nevaram pastīties, vai bija sots vai nebija, jo mēs nenosilpām to uz laukumu. Tāda ir tā sistēma. Tas ir pilnīgi absurds. Pilnīgs absurds. Anyway, laba sērija. Izskatās, ka būs vēl viena laba sērija. Bet vai Pacers ir jebkāds izredzes apturēt Brunsonu? Brunsonu, nē, bet es bažos par Knicks vienu lietu. Ja pret Sixeriem tur tomēr tas temps bija, Pace bija 93, zem 94. Abām komandām savā starpā spēlēm vienāds Pace būs. Tad šeit Pacers par cik skrien, un viņi izmanto visu beņķu. Viņam šonakt bija 46 punkti no beņķa, Knickiem bija 3 punkti no beņķa, un tie paši bija no, man liekas,
viens no Čūvas un divi no Robinsona, kurš izskatās, kā arī vienu kāju spēlē jau otro sēriju. Es nesaprotu, kāpēc viņam ļauj spēlēt. Viņam reāli izskatās, vai nu viņam viena kāja izteikti īsāk par otru, vai viņam ir kaut kāds nopietnas problēmas ar kāju joprojām. Es teiktu, ka kaut kas bija both, bet es uztraucos par to, vai Niks tiešām šajā sērijā pietiks jaudas skriet 48 minūtes. Bro, Josh Harts 48 minūtes. Jā, bet viņš izskatījās visenerģiskākais, ja godīgi. Bet... Starp citu, uzbrukuma bumbu līderis. Playoffs, uzbrukuma bumbu līderis. Zings ir pirmie 3. Josh Harts, Isaiah Hartensteins un Michaels Robinsons, Mitchells Robinsons. Kaut kur dzirdēt, laikam vienā komandā spēlē. Jā. un Josh Harts ir līderis ar 26. Bet, jā, viss tāds piecinieks, izņemot Hartensteins spēlē virs 40 minūtēm, jā. Bet varēja just, ka tas pats nav iespējams Nikiem apturēt to pašu TJ McConnell, kurš nāk no soliņa savās 20 minūtēs vienkārši all out, arī šonakt 18 punktus savāca. Topins vienkārši ātros uzbrukumos skrien taisa cauri kājai dankus. Šonakt bija danks, tā labi tāda tā kā atriebība. Nē, bet tomēr forši izrādīties savam bijušajam klubam. Bet es domāju, ka šādā tempā turpinās tā sērija. Es domāju, tur būs jāsauc Amberlams Nikiem, jo, nē, protams, viņi ir pieraduši pie šāda spēles stila. Viņi ir paši izteikušies, ka mēs visu sezonu šitam gatavojamies. Mūsu tips visu sezonu rūdīši, tam mēs esam gatavi. Skrēja kalns un kāpās atspolīt. Jā, štajos Timberlandos pa pludmali skrien. Kas tur Patrikam Everlijam bija tā treniņa pa metāli, ka viņš tur pludmalē ar Timberlandiem. Patrikam Everlijam vajadzētu palīdzību galvās sameklēt. Es domāju, ka vajadzēs drīz vilkt ārā kaut kādus Alekus Burkus. Nē, protams, varbūt tas sabojās kaut kā ķīmija, bet... ja tu tāpat no soliņa Čūvam 4 minūtes dod, un principā vienīgais tāds reālais rezervis, kurš nāk laukumā, ir Mitchells Robinsons. Tāds tiešām reāls. Jau var viņiem tur spēlēt. Makbraits, bet arī pēdējās spēlēs. Pret Sixers arī. Viņš vienā ik pa laikam. Zini, kas viņiem ir vismaz? Viņiem ir mastas cilvēku rotācija, bet viņi ir viena no tām komandām, ko, piemēram, nevar teikt par Clevelandu, ko nevar teikt par Orlando, kas tagad no tādām izslēgšanas spēļu komandām bija, ka neviens nemīž. Neviens nemīž. Neatkarīgi no tā, kurš ir laukumā, viņi visi ir gatavi kaut kādā brīdī iemest metienu, kaut kādā brīdī paņemt spēli uz sevi un pamēģināt gūt punktus, ja vajag izvilkt kādas komandas, jo tas ir izteiktā Cavaliers un Orlando sērija, kur sākot jau ar Wagneru, Franzu, ka tu redzi, ka ir cilvēki, kas točna negrib iesaistīties šitajā kas tagad ir uzbrukums vai spēle vai kas, un vienmēr meklē kaut kur to bumbu, nogrūst, un tur viņi iestagnē. Ka Niks gadījumā viņi vienkārši visi dur. Jā, jo man liekas, ka gan iepriekšējā sērijā, gan ar šonakt, katram ir bijis kaut kāds zvaigznes mirklis. Key moments, jā. Jā, key moments. Šonakt arī DiVincenzo iemet ļoti svarīgu trīni galotnē. Jo tas pats jau ar McBridu bija pret Sixers, neatceros tieši kurā no visām spēlēm, bet arī viņš iemeta key trīņus, vienkārši paņēma un uzvilka. Fuck it. Sastajā spēlē pret Niks Harts iemeta, principā uzvar nesošo trīņu, pēc tam sākās sodiņu sišanas, bet tādu reālo metienu no spēles, kas salauz principā spēli, bija iemet Harts. Anunobi bijuši momenti, arī gan danki, gan pārķēts bumbas. Jā, tieši tā, un pat Hartensteins savi tie augstākie floateri NBA vēsturē, man liekas, joprojām tiešām, viņš nesaprot, kā viņi atrod ceļu grozā, bet viņi kaut kā iekrīt, bet tam es totāli piekrītu, bet jā, kaut ko es nezinu, gan kuru spēlētāju viņiem vajadzētu sākt pievienot rotāciju atkal, jo tur es neteiktu, ka ne Jericho Sims vai spēlētāji, kuru vārds es nezinu, bet uzvārds tikai redzu, un Shakes Miltons, jā, Alex nav vienīgais, kas varēja būt variants ir Bojans, bet Bojanam ir sasta piera vai kas viņam tur bija, rip, tā kā es ceru, protams, ka viņi izturēs, jo es gribētu tomēr Niks, man patīk tomēr tas Niks, šī komanda, šī iterācija man ļoti patīk, un es gribu redzēt vēl vairāk playoff spēles tajā pašā Madison Square Gardenā, jo tomēr tu skaties tās spēles pat nezinu, 1000 km attālumā, tu vienkārši noķer to tomēr tos atmosfēru, kas tur ir. Nav neviena, tiešām pat skatoties vienkārši uz televizoru, nav neviena cita, man liekas, īstāda arēna. Nekāda ne Lakers, Staples, nekas, ne kriptoarēna, nekas nelīdzinās tam, kā izskatās spēles vienkārši, pat TV pārraidēs MSG vienkārši. Tas ir cits vibes. Anyway, žēl, ka Bransons nav kļuvis par spēlētāju, uz kuru var nākt skatīties, kā viņš iemet 40 punktus spēlē. Nebūs nekad viņš. Jā, diemžēl viņš nekad nebūs tāda līmeņa zvaigzne. Jā, Bransonam arī īpašie stati, kas tur bija tagad jau 4. spēlē ar 40 punktiem pēc kārtas, vienīgais kopā ar Jerry Westu. Vēl tur jau Karīms kaut kāds. Jā, 5 spēlētāji bija, bet vienīgais kopā ar Jerry Westu, kurš ir iemetis vismaz 39 5 spēlēs pēc kārtas, un vienīgais, kurš iemetis
39 ar vismaz 45% precizitāti, bet tur viņš ir vienīgais. Niks stāta vienkārši pēc Twitter. Es vienalga turās pie sava, ka Niks šo sēriju uzvarēs. Es arī. Es domāju, ka, es domāju, ka būs 6 spēlēs. Es lieku 6 spēles Niks. To skaitu man īstenībā tiešām dzīvi vienalga, bet es domāju, ka Niks šo spēli uzvarēs, jo skatoties, tā bija laikam sērijā, ko es arī visvairāk skatījos, Sixers pret Niks. Man liekas, ka Pacers tomēr pirmkārt, viņi nekā nevarēs apturēt Niks uzbrukumu, lai arī cik viņš tur lēns un tā tālāk ir. Un aizsardzībā es domāju, ka Niks kaut kā, tā kā sakārtos to visu. Tu nevari no Haliburtona, cik viņam bija šonakt? 6 un 8. 6 metieni. 11 kaut ko redzēt. 6 metieni, 6 punkti, 8 piespēles. Tā nevar. Tā nevar uzvarēt. Principā, ja mēs sērija beigsies, varbūt Niks uzvarēs, mēs varbūt atskatīsimies to. Vismaz es atskatīšos to, kaut gan tu droši vien noskatīsies šo spēli pēc tam. Ka šī varbūt arī bija labākā iespēja Pacers uzvarēt, jo viņi arī visu spēli turējās. Viņi beigās pēdējā ceļā bija viņiem pat, man liekas, 8 punktu pārsvars, bet cik viņi ātri to pārsvaru iegūst, tik ātri viņi zaudēja, jo viņiem tas tā kā pluss ir, viņi atspēlē, viņi ātri var atspēlēties. Bet viņi neko nevar apturēt. Bet viņi ļoti ātri zaudē pēc tam to pārsvaru, un tieši tā viņi nevar apturēt, jo, ja Haliburtons nebūs tuvu, es nezinu, pat saviem kaut kādiem 80-90%, viņš neizskatās, viņš sezonas ievadā vienkārši pats skrēja uzbrukumos un met trīņus un deva traks piespēles. Tagad viņš vienkārši apstājas pie 3 punktu līnijas un meklē, kad kāds pieskaries viņam klāt, lai viņš atdod. Un, tas strādā, kamēr viss pārējie skrien, un tiešām dažbrīd viņi spēlē tik ātri, kad iemet Niks, un jo skaties otrā galā Topins jau iemet no groza apakšs. Niks tomēr beigās pa lielam uzspied savu spēli, jo principā beigās notika visu pozicionālu spēli, un tur Paceriem sākās sūdi. Pat ar visu to, ka Haliburtons ir ļoti labs saspēles veidies, bet viņš laikam savu spēli rāda tikai tad, kad ir skriešana un mešana un tas, bet tādi svarīgi brīži, jā. Bet, jā, protams... Plus vēl Niks ir arī tas... kā jau mēs nolasījām uzbrukumu bumbu. Viņi grindi daudz. Vākšanas pedigrī. Un tas limitē Pacers ātros uzbrukums, jo viņi vienkārši nesavāc tik daudz bumbas, cik viņi savākt. Un jebkurā citā situācijā, kad tev pretī ir komanda, kas to dara vislabāk līgā. Es brīnos, ka tik maz bumbas abas komandas savāc, bet es paskatījos, ka vienkārši labi metienu procenti, vienkārši 52 un 52,3 un 53,7. Redz, tas arī, kā Indianai ir jāturpina šādi mest. Lai to noturētu. Lai tas būtu. Šī būs sērija, protams, jāskatās, kā izskatīsies Indiānā, bet kaut kā, likās, ka sadūrās 2 dažādi stili, bet Niks tomēr, tad, kad tiešām jāiemet, tad es tomēr uzticos vairāk Niks, kad ir jāiemet spēles galotnē, un tie izpildītāji tomēr ir stabilāki. Bet būs fun, jo tas pats Paskals Jakams, cik viņš dominējuši bija pirmajās 2 spēles pret Bucks, man liekas, ka bija 3-8 un 3-9 punkti. Tik nemanāms pēdējās spēles šonakt arī pa lielam it kā 19 punkti, bet laikam viņš iemet visas pirmajā puslaikā, jo es īpaši neredzēju viņu otrajā puslaikā. Tā kā, Paskals it kā gaida ar jaunu līgumu. Viens no kandidātiem, kur droši vien medīs arī komandas, mēs varam izmaši tā labi pārslēgties uz komandām, kas ir ārā jau. Vai tu gribi parunāt par sērijām? Izrunāju visas sērijas, un tad varam pamūlēt. Kas mums vēl? Austrumos, paliekam austrumos, šis būs ātri. Boston, Cleveland. Clevelands, Orlando spēle, es gluži neparedzēju scenāriju, bet es tas, kā es savā galvā iztēlos sēriju, viņa aptuveni notika, no spēles stila viedokļa, bet, protams, ne 7 spēles es gluži sagaidīju. Bet tā bija tāda. Viņa bija interesanta dēļ tā, ka bija tā 7. spēle, kas bija pietiekami kalniem un lejām, bet visādi citādi diezgan skumjš basketbols no abu komandu puses, manuprāt. Un bija arī pirms tās pirmajās 2 sērijas spēles arī bija tā kā tas... Pēc pirmajām 4, jau principā teica, tā komanda, kas vienkārši konsistentli kaut ko iemest, tā arī uzvarēs. Un tīri uz papīra izskatījās, ka Clevelandai būtu vajadzētu uzvarēt. Tā nebija Orlando. Tur es pat nesaprotu, kā viņi, mēs tieši ar Discordā runājam, kā viņi vispār tik līdz tam, ka viņi 5. austrumos ar normālu bilanci. Ja viņiem tiešām nav nonākot situācija līdz svarīgam metienam, bumbu rokās tam pašam, es nezinu, Bankero, pat ne Bankero, bet Kolam Antonijam, tu zini, ka viņš neiemetīs to trīnu. Tas ir skaidrs, viņš neiemet. Viņš uzmet ķiedi, jo Frants Vāgners vispār, mēs jau runājam par Frants Vāgneru,
tur pazūd, baidās uzņemt. Tur ir tas, turpat nevis neiemetīs, bet tu zini, ka viņi ir nepārliecināti. Pilnīgi visi no viņiem paši zina, ka viņi nevar iemest. Un to tu vari just, to var redzēt televizorā, kā komanda iet uzbrukumā, viņiem nav varianti, kā tikai iegrūst Bankero, lai viņš tur met trakus metienus. Kurš arī darīja. Viņš darīja vismaz pirmajā puslaikā, viņam točkrīt, un tad viss pārējais, kas viņam sagāja, bija tīri uz tādu fizisko. Un tur bija soda, kaut 11, tur 18 vai cik sodas beigās izmet. Bet tur ir jāmeklē tiešām laba otra opcija. Naudu viņiem šajā starpzonā būs. Klejs Tomsons esot uz radara. Klejs Tomsons ir pieejams. Es gribētu redzēt, bet tieši laikā saprotu, ka tas nebūtu finansiāli gudri iedot lielu līgumu Paulam Džordžam, kuram 3-4 gadi jau ir tomēr. Ja. Tas pats Demārs Derozans pieejams, kurš, ja mēs meklējam metienu, arī vecums, protams. Ne vēl viens. Tur vajag atrast kādu, protams, kuram bumbrokā vajag. Kuram bumbru vajag, jā. Tā ir problēma. Tā kā Bankero nedrīkst atņemt. Viņiem 32 miljonu cap space projicējas ar visu to, ka ieskaitot, ņemot vērā par to, ka paliek viss, kam ir spēlētāju vai komandas opciju līguma. Tas ir minimums, kas viņam būs cap spaceā. Bet jā, Džordžs būtu labs variants īstenībā. Jo viņi nezaudētu aizsardzību. Viņi pat iegūtu. Jo teorijā, labi, Pauls Džordžs, Klejs Tomsons aizsardzībā ir vienkārši 2 dienu pret nakti šobrīd. Un uzbrukumā arī viņam nav baigā problēma spēlēt kā otrē. Kā otriem, un ja vajag uzņemties pirmo, un playoffos arī tomēr ir kaut ko pierādījis. Varam smīkņāt vai ne par viņa, pieejamību vai kaut kādiem, bija kaut kādi tie tumšie posmi viņa karjerā, ka viņš tur neko nevarēja iemest, atceros, playoff bija, taču galā, bet, tomēr viņš ir, kad tie vienā sezonā, laikam, pēc viņš tāpat ir labāks par jebkuru citu. Viņš ir labāk opcija uzbrukumā par jebkuru, kas viņiem šobrīd ir, un viņš ir tomēr arī ar Clipperiem ticis arī līdz konferences finālam bez Kawhi tajā vienā sezonā 21. gadā, ka viņi tika līdz konferences fināliem, un Pauls Džordžs bija tad viņš arī bija pirmais numurs, un es domāju, viņiem arī pietiek kaut cik vēl, sulas, lai vēl vismaz... Izstājās viņš normāli. Viņš izstājās reāli normāli šajā sezonā. 3-4 gadi it kā, bet, ja viņam dot līgumu, tad viņam droši vien būtu jādod kaut kāds lielais līgums, jo Clipperi viņam nesot gatavi dot maks līgumu. Tur ir gan arī citi iemesli. Tur ir tas, ka Kawhi nav iedots lielais līgums. Tas jau automātiski. Maksimālais viņam nav. Neļauj būtībā Džordžam kaut ko dot, jo tur uzreiz būtu problēma. Tā būtu momentāla problēma. Jā, bet Magic, protams, forša sezona, kaut kā mana sirds gribēja, lai Magic tiek tālāk, bet mans brackets teica, ka Cavaliers jātiek tālāk, jo Cavaliers, kā mēs zinām, jāuzvar Bostonu 6 spēlēs. Tā parunājam par to, vai Cavaliers ir uzvarēt Bostonu. Par svaigākos pirms Kristaps Porziņš, kā mēs zinām, ir traumēts, viņam ir tas pats, kas Jānim bija. Tieši tas pats Solejus. Tam nav latviešu tulkojums. Solejus iekavās calf strain, ja? Tas ir viens no ikra muskuļiem. Viņš ir ārā kopš 29. aprīļa. Pirmā spēle ir šonakt, respektīvi, kas tagad naktī uz trešdienu, 2 naktī. Pauze sanāk, ka Kristapam būs gan 10 dienas bijusi. Bet viņš jau teica, viņš nav pat tuvu. Nav timetable, bija arī lasīt tieši, nav timetable vispār nekāda viņam tā kā, bet viņš grib, lai ir maksimāli, iespējami tiešām atlabis viņš ir, un principā, varam raudzīties uz konferences finālu. Ja Boston tiks, protams, ja Cavaliers neuzvarēs 6 spēlēs, protams. Bet es domāju, uz to arī raugāmies, bet tik un tā, es domāju, Bostonai ir vairāk nekā pietiekami daudz, rīku. Tur tā viena spēle, tas vienkārši glitch matriksā, nekāda pamata bažām nebija visādi citādi. Kas man liekas, es, protams, neesmu tajā rabbit holā līdz iekšā vai skatījies. Vai cilvēki jau bēsās par to, ka KP ir trauma? Nē, es neesmu nekad bijis beigas Reddit sēdēs, bet tīri no tās gaisotnes Twitterī nav, jo Boston visi kaut kā laikam kolektīvi pieņēmuši, ka Boston ir tāpat stipra un mums KP reāli vajadzēs konferences finālā vai finālā šobrīd. Kas ir labi, jo, protams, ja būtu atkal tas narratīvs, pasties, play-off un KP, tad atgriežamies atpakaļ pie tā, ka KP, viņi vispār dabonot KP un dabonot viņu tādā līmenī, kā viņi dabūja, spēlēja ar house money. Tai komandai nebūtu pilnīgi nekāda pamata šobrīd kaut ko pukstēt un ņemties. Kas tur nokrīt? Pukstēt un ņemties KP, traumas sakarā. Shit happens, fucking Jānim tas pats notika. Lukam arī pirms 2 gadiem. Jā.
Bet Luka atgriezās. Marējam arī, kur ir calf strain. Visi traumēti. Džimijs arī, kurš teica, ka troļoja un pats Railijs pateica, exit intervijā pateica, ka tu nespēlē aizamūt. Kaut ko viņš par hero teica kaut ko, ka jā, viņš ir traumatisks, cik viņš 40 spēles nospēlē, jā, viņam vajadzētu kaut kādus tur vitamīnu bez devas pamainīt. Ka viņam vajadzētu diētu pamainīt, ka viņš ir pēk trausls. Pēc Railijs ir old schools. Jā. Pēc Railijs ir old schools. Kas vēl? Nu jā, nē, es domāju, šeit, redz, vismaz pēc tā, ko mēs redzējām. Es Bostonā pat neatceros, cik sen viņi spēlēja. Es neatceros, kā tas izskaties, bet, Es nocījos pēc 3, man liekas. Bet, ko mēs redzējām no Clevelandas, ar visu to, ko uzvarēja, tomēr to Magic, tas bija tik izmocīgi, tas bija tik, tur visi spēlēja un, zem sava līmeņa, un ir pamats domāt, ka varbūt arī tāds ir viņa līmenis, nezinu, Garlands nebija īpaši redzams, Alens, kuram ir kaut kas ar ribām, viņš nespēlēja vispār. Tas arī varētu būt varbūt maziņš faktors. Es paldies Dievam, arī esmu sadziedējis savu ribu traumu, ko es iegūtu. Bet man patiesībā diezgan traki bija beigās, zini kā? Viņa pirmās 4 dienas bija, vienkārši nekas tāds stīvāks un sasists. Un tad pēc tam uz kaut kādu pusotru nedēļu rītīgi sāk sāpēt. Jo viņš, laikam, kad sāka dzīt, tad viņš tie kā tajā vietā rītīgi nokoncentrējās un bija rītīgi sāpīgi. Un tad man pusnometnē kaut kur pārgāja. Oh, God. Cik tu nometnē noskrēja kilometrus? 200? Kopā, 200 nebija, kopā bija kaut kāda 160 vai 180 kaut kas. Cik dienās? Kaut kādās +- 9. Jo tur bija viena augstākais pīka periods 7 dienu nogrieznī bija 154. Daži arī riteni nobrauc mazāk, un tas bija pilnīgi normāli. Normāli, tu esi izbrauc. Jā, bet 2 treniņu dienā praktiski visu laiku. Jā. Okay. Bet jā, es neredzu šeit šķēršus Bostonā, es domāju, 5 spēles. Ja vien tiešām tur neuzkrīt tā kā uzkrīt Miami tajā vienā spēlē. Jo pārējās spēles bija pilnīgi bloti, tur vispār bez variantiem. Tā kā Cleveland es neredzu Cleveland sevišķi kā sevišķi spēcīgāku oponentu. 5 spēles normālos apstākļos. 6, ja mums būs atkal viena Maksas Strūsa spēle, kaut kāda mistiskā. Tad, ja būs 6, ja būs viena mistiska kaut kāda spēle. Pareizi, viņš tur Heat sastāvā kaut ko samet. Man liekas, pagājušajā gadā nebija kaut kas arī, ka viņi spēlē viņš vienmēr kaut kur izšauja. No centra viņš ir iemetis. Ja būs 6, tad mēs sēdēsim šeit un runāsim par to, ka bija Maksas Strūsa 4 trīņi 2 minūtēs. Maksas Strūsa un kā to balto čalu sauc? Bija viņam vēl. Maklavins, Sams Merils. Merils, jā? Nu jā, tas 3 punkmetējs. Tas tāds very white. Baltais, jā. Very white, jā. Viņš principā bija viens no tā spēles lūdzuma brīža autoriem. Jā, Sams Merils, jā. Tur bija Sams Merils, jā, snipers. Maklavins. Uzlavās. Labi, pēdējā sērija, kas mums palika. Mavs OKC šī laikam ir mana gaidītākā. Neskatītākā sērija, bet, Es neskatījos vispār praktiski spēles no Mavs, ne no OKC. Mavs spēles tikai tās, kas bija agrās. Mavs un Clippers varbūt 2, abas bija agrās. Tāpēc diezgan paskatījos. OKC. Es OKC patiesībā. Es nevienu spēli neredzēju OKC. Es neredzēju pilnīgi nevienu, jo viņi arī tik ātri pārbrauc pāri bezzobainiem pelikāniem. Atkal Zajons, protams, traumas visā. Es nenoskatījos nevienu OKC spēli. Es to biju vienā svētdienā agrā, 1:11 spēli, to es laikam noskatījos. Bet un es arī nenožēlos, es nejūtos kaut ko tādu. Es domāju, te tiešām sāksies īstā spēles par Clipperiem vairāk interesanti tas, kas viņiem būs jādara starpzonā, jo, laukumā tas, kas tur bija, vismaz tajās 2 spēles, ko es redzēju, un tas, kas dzirdēts, ka tur vienkārši latarģiski un neieinteresēti un vispār, jā, kaut kā zaudē. Nabaga PJs Takers izkratīja no botām ārā pēdējās. Ko viņš izdarīja? No botām viņu izkratīja, taču Kairijs, tas highlights, kur viņu izraustīja. Trīnu sejā. PJs noteikti paņems savu spēlētāju opciju uz nākamo gadu 11 miljonu. Tāpat kā Lonzo Ball. Lonzo Balls redzēja muguru? Ar notatuēto muguru. Lonzo. Nē, Lamelo bija muguru. Ak, Dievs, vienkārši, what the hell is that? Tas ir sāpīgi. Tur pārāk too much detail un inside stuff. Bet nē, Mavs OKC, es nezinu, ja tu vari kaut ko pakot, es, ja godīgi, tiešām es tik tāpēc, ka man pa OKC ir tik maz kaut kāds tas intels, kaut kā šķietam liekas, ka tur vienkārši viss strādā, tur Jēlens Vilams izlaid, man liekas, vienu puslaiku vai vienu spēli bija kaut kāda situācija, bet es nezinu, man Mavs kaut kā intuitīvi šķiet, ka it kā nav favorīti šajā sērijā, bet Kairiem un Lukam šobrīd izskatās, ka ir tik laba tā saskaņa laukumā, un arī tagad labi viņi atraduši kaut kādu to labo pieeju, kā izmantot gan Gaffordu, gan Livelyju,
Jo man likās, ka Lively's vispār vienu brīdi tā kā nebūs pat playoff rotācijā, vismaz pirmajās spēlēs. Kas man likās dīvaini. Bet viņam bija ģimenes traģēdija, man liekas, viņš ar mammu laikam nomira ar viņam. Nu, jā, labi, tur bija tāda situācija, bet man liekas, viņam ar kaut kas vēl tur, kaut kas bija kaut kāda trauma, actually bija viņam, tāpēc man likās, ka rukijs, jā, kā laba sezona un tā, bet laikam playoffiem vēl īsti laikam nav gatavs, jā. Bet nē, pēdējās spēles viņš spēlēja. Bet nē, OKC šobrīd vismaz no tā, kas ir dzirdēts no vienas spēles, ko es redzēju, liekas, tomēr favorīti ir šajā sērijā. Un, es viņus laiku, nē. Un pat īsti, tur ir ka viņi īsti pat nesaskārās ar baigo pretstību pret Pelikāniem, tāpēc grūti tā baigi. Teikt kaut ko, ko mēs būtu kaut ko redzējuši, kas šajos playoffos no viņiem. Gribētos redzēt, Brendonu Ingramu nosakt ir viens, bet tagad gribēs redzēt, kas notiks, ko slavenais Dorchester Chamber uzliks pret Kairiju un Luku, kas ir īstais pārbaudījums, jo Brendons Ingrams tomēr ir tā kā bišķi grūtāk nosadzams kā Džeks, kurš bongu pīpē katru otro dienu. Bet izskatās, ka viņš pīpē. Allegedly. Jā, tik cik Maksī Klebers nav, bet, jā, Klebers nav. Labi, patāto, viņš nav bijis arī faktors. Viņš nav bijis pēdējos 3 gadus faktors īsti. Viņš iemet 10 trīņas gan pret Clipperiem, bet 5 no tiem viņš iemet vienā spēlē. Bet, nē, es labprāt šo sēriju paskatīšos kaut vai tāpēc, ka es kaut kā gribu redzēt, vai es ticis pār kaut kādam tam Lukas un Dallas, tam kaut kādam. Es neteiktu, ka tas ir kaut kāds heits vai kas, bet man vienkārši viņa spēles vienmēr likās same shit. Tā kā, jā, Luka padriblēs. Jautājums, vai šeit, jo es jau gaidīju, ka mazliet arī pret Clipperiem, tā kā to Zubats dominances kaut kā mazliet. Pirmajā spēlē bija jutams, atceros. Es tik ļoti viņu negaidīju, ka viņi tāda būs. Tad jautājums, vai šeit viņi varēs, jo tomēr, Gaffords, viņš nav milzīgs, bet viņš ir atletisks. Jā. Viņš pirmajā spēlē cieta. Lively's ir milzīgs. Kā jūs nevarat, it kā tik galā ar komandu, kuriem, vienīgais garais spēlētājs ir Zubats. Kurš ir vienīgais tiešām garais ķermenis. Viņam, protams, ka beigās viņi tika galā, bet, citos veidos es pat teiktu. Un jautājums, vai viņi to varēs izdarīt pat OKC, kur ir, kur tas ir jādara. Ja tagad skatāmies. Tev ir Čets, kurš ir, kā sērkociņi. Čets. Sērkociņi cilvēks. Un viss, un pārējie visi ir mazi. Jā, un tagad vispār, ja tā mēs skatāmies jau varbūt uz kaut kā tālāk nākot, viss, kas var nākt pretī, ir ar lieliem garajiem. Ja viņi tiek kaut kā pāri Oklahomai, nāk pretī Minnesota un vai Denvera. Pēc tam finālā, ja sakīt, viss nāk, Kristaps nāks, varbūt Horfords nāks, kuri nav maz ķermeņi, tādi, kur ar māku spēlēt kā liela spēlētāji. Ja. Čets tomēr ir tāds vairāk finesse čalis, viņš aizsardzībā, protams, var spēlēt, bloķēt metienus, bet tas nav tas spēlētājs, kurš tev kaut kādu bailes iedvesīs no tā, ka... Tā vajadzētu būt, bet es personīgi šobrīd nejūtos tik pārliecināts teikt, ka, ja tā būs problēma OKC, jo Gaffords spēlē 100% zem sava auguma, viņš lobus labi ķer, bet viss pārējais viņam ir, es teiktu, zem sava auguma. Lively's, jautājums, vai Lively's būs pieejams un viņu izmantos un ar viņu spēlēs, vai vienkārši Dallas ies pa lielam to ceļu un spēlēs OKC spēli. Man liekas, ka šis arī būs labs tāds tests. Tā mēs apmēram zinām, protams, ko Luka var izdarīt, ko Karis var izdarīt. Karis par kādu spēlē ar vien labāk arī spēlē, bet vai tas arī viss sezonas kandidātais, tas pa lielam tāds 1-2 OKC Šejs un J-Dubs. Vai viņš ir legit, jo J-Dub jau sezonas gaitā jau pilnīgi tur... Most improved jau... Most improved tas viens, bet viņi tur pilnīgi jau sāk, All NBA. Celt sarunas, vai šis ir viens no top 5 duetiem līgā, vai šis ir jau nākamā sezona All-Stars būs. Šis ir labs tests būs tiešām labprāt, jo, kad tev pretī nāks arī duets, kas var arī kaut kādas pretenzijas izteikt par to, ka mēs arī esam viens no labākajiem duetiem līgā. Davai, aiziet viens pret viens principā, jā? Es domāju, ja man liktu vienkārši izdarīt savu vērtējumu, es teiktu, ka Kairijs ar Luku tomēr ir labāks. Kaut kā, prāts saka, ka, un kaut kāda līdzinē pieredze saka, ka viņi ir labi, bet es varbūt netik pietiekami daudz varbūt Oklahoma skatīt, kad, lai varbūt properly novērtētu tiešām, cik labs ir tas J-Dubs, bet kaut gan, es teiktu, ka es esmu pietiekami viņu redzējis, viņš bija ar manā fantāzijā. Man patīk viņam, kā viņš šodien spēlē, bet, un ar šejiem, šejs, jā, MVP sarunās top 3 vienmēr, playoffos, es nezinu, kad viņi, man liekas, tālāk var, nav arī bijis baigās iespējas, bet tālāk var par šo viņi nebija tikuši. Tā kā, ir īstais laiks arī viņam varbūt tomēr tāda vēl augstākā līmenī pacelt savas akcijas un kaut kādu uztveri par viņu visā līgā.
kļūt par tādu tiešām household name tomēr, ja? Es pierunāju, man tieši labākais čoms un vedēja tēvs aizbrauc uz Dallas tagad uz 2 nedēļām. Oh, no. Es pierunāju, lai nopērk biļetes, viņš nopirka aizies uz 13. Viņš varēja nopirkt, vienkārši neaiziet. Es nopirku, ko tālāk? Skatos spēli no mājām. Zini kā, zinot viņu, es vispār nebūtu šokēts. Tādā ziņā, ka, aizgāju spēlēju, es aizgāju ar tāliņu. Biļetes pārdevu pēc tam. Bet jā, es tā kā pierunāju, lai paskatās, un tieši kaut kāds nosblīdos pa $130 dabūju. $103. Divas? Vienu, bet viņš teica, vienkārši nebija cits pieejams, kamēr tika pie logina un vispārējā Ticketmasteram, tikmēr jau bija izpirktas dārgākās, un viņš vienkārši nopirka tās, kas vēl bija palikušas. Diez viņi krekliņus dos arī otrajā kārtā? Uz krēsliem. Tas jau būtu forši. Jo, parasti, protams, playoff sākot, bet Nikiem, piemēram, šonakt bija MSG. Visiem bija krekliņi uz krēsliem sadot. Tā kā es labprāt esmu mazliet jelly, jo es arī labprāt šo sēriju aiziet uz kādu spēli dzīvē pastīties, jo... Kāda ought to be good. Es domāju, ka šeit būs 7. Nekās gaidam NBA Eiropā. Es domāju, ka šeit būs 7. Gaidam NBA Eiropā. Būs gan jau Rīgā kādreiz. Es saku 7 spēles un Dallas Mavericks. Es saku 6 OKC. Labi, interesanti. Tā, mēs esam jau aizrunājušies. Nezinu, vai mums būs baigi daudz laika. 10 minūtes. 10 minūtes. You're on the clock. Davai pārunājam par komandu, kas ir actually tiešām, kurš izkritušas un kuras actually starpzonā varētu būt interesanti pavērot. Sāksim droši vien Sixeri. Komanda, kurai principā nākamā sezona līguma garantēta tikai Embiidam, Paulam Rīdam, kuram arī ir negarantēts līgums. Viņam, respektīvi, līgums kā tāds ir Paulam Rīdam, viņš gan nav garantēts, un vēl 2 spēlētājiem bez vārda, kur nespēlē īpaši. Ja? Bet pa lielam viņiem būs aptuveni 60 miljonu cap space. Viņi, no kuriem principā varam nodzēst arī to jau, ka Maxīs tiks dabūs jaunu līgumu, kuram jokānā kārtā netika iedots pagājušajā vasarā extensions jau rookie, bet, sagaidāms, ka viņam būs šajā vasarā, tā kā, ja. Beidzot tiks vaļā no 180 miljonu 5 gadu līguma Tobiasam, kurš beidzot noladīsies realitātē, ja, pēdējā spēlē 0 punktu, 2 metieni, 3 piespēles, proper, laba spēle, bija 3 minūtes, labi izskrēja. Vienīgais lielāks cap space šovasar būs tikai Pistoniem nekā Sixeriem. But they good. Viņiem, principā, ir interesanti. Viņiem var izvēlēties interesanti ceļi. Viņi tiek arī, protams, pieskaidīti kā Paul George tādi tīkotāji. Jimmys Butlers nav izslēgts, kaut gan jau nemēļo, bet kaut kāda avota no Miami jau ziņo, ka Heat iedos viņam to līgumu, kas viņam tā kā pienāks, bet viņš pieejams 2 gadu un 113 miljonu līgums Jimmyiem. Tā kā es nedomāju, ka viņš uz Sixeriem pārcels, kas gan būtu forši. Ņemot vērā, ka viņi Sixeri savulaik izvēlējās paturēt Tobiasu un Benu Simons, un tā kā, ok, Jimmy, we're good, mēs bez tevis varam. Un tagad Tobias būs prom, Simons prom un Jimmy nāc atpakaļ. Bet arī Ingram kaut kā tur pieskata, it kā Brandon Ingram pieskata, un DeMar DeRozan arī pieskata, it kā, bet, es domāju, ka, kaut gan, jāskatās, vai viņi izvēlēsies ņemt vienkārši 3. lielo zvaigzni, vai, nezinu, to naudiņu sadalīs uz 2 kaut kādiem normāliem lomspēlētājiem, jo nevarētu teikt, ka, es neteiktu, ka baigi kaut kas viņiem, ja neskaita Embiida veselību un pieejamību, baigi kaut kas, un Tobias Harrisa 40 miljonu līgumu, kurš beigās šajā sezonā, kurš nespēlē, protams, attiecīgi savai cenai atbilstoši, protams, kaut ko viņiem vietā vajag, bet tā es neteiktu, ka kaut kas kliegt, ka viņiem vajag kaut ko tā radikāli vienkārši apgāzt pilnībā to komandu. Viņiem vajag pagarināt, protams, to pašu Kelly Oubre, kurš bija ļoti labs playoffs. Normāls, jā, pilnīgi ok. Viņš pa minimālo spēlē. Kails Laurijs, es labprāt arī viņu redzētu. Viņš tur regulāri sezonā varbūt viņu neredzēs, varbūt 40 spēles viņš aizdīs, bet playoffos tomēr, tāda... Tad, kad es tieši domāju, ka Kailam Laurijam, kad viņam pazūd visas basketbola elements, viņš tāpatās nodrīkst, jo viņš dara vienkārši viskaitnošākās lietas. Un Batums arī pilnīgi. Batums, jā. Dara pārsvarā tikai pozitīvas lietas laukumā. Jā. Batums ir tāds, zin kā, mazliet cita versija Borisam Diavam. Viņš gan labi piespēlē, gan pietiekami ok aizsardzībā nostāv. Gan tā kā viņš izdara labas lietas. Viņš ir totāli liederīgs spēlētājs. Viņš tur nelec ārā no sistēmas, bet vienkārši kā labs vīns. Šis, protams, tā kā pilnīgi pretēji tam, ko mēs zinām par Boris Dievu, kurš, kā mēs zinām, ir atletiskākais spēlētājs NBA vēsturē. Atletiskākais, neatletiskais. Atletiskākais draft combine čalis, jo, kā mēs zinām, ka viņš uzlec visaugstāk draft combine vēsturē, bet viņš, principā, Boris Dievs ar atletismu vēl kaut kādu, arī tajā vecumā, kurā viņš ir 36 gadu šogad paliek, ar kaut kā atlētismu, garām rokām un tiešām tāds
nenormāli gudrs spēlētājs. Tā kā es domāju, viņiem ir tiešām jāpagarina tie, kam var pagarināt, nauda viņiem būs, bet vai viņi iespēc tiešām kaut kāda skaļa vārda, būs Sixeriem būs interesanti, bet ar Embiidu, es domāju, mēs varam aizmirst par Embiidu 60, kur aizmirst, nav jau tā, ka viņš baigi bieži spēlē 60 spēles, bet mēs varam aizmirst, es domāju, Embiidam vienkārši jāspēlē 45-50 spēles turpmāk ar savā karjerā. Kamēr viņš tur būs, tikmēr Sixeri būs viņiem būs titulu loks, tikmēr mainīt viņu, protams, nevajag, kur prom īsti, bet tagad vismaz ir Maksijs, kurš pa lielam var viņam, es neteiktu, ka baigi viņu tur, cik dzirdēts, nebaigi tur analizēt spēlētāji. Tieši Maksija kaut šis varētu būt mūsu nākamais čels. Viņš vienkārši viņam iekrita, principā viņam klēpīja un viņš izdevās viņu attīstīt. Tā kā Sixeriem būs nauda, nebrīnšos, ja būs tas pats. Es nebrīnšos, ja tur būs kaut kāds Demārs DeRozans, jo uz 2 gadiem paņem DeRozanu, kuram, protams, jau ir arī 35 gadi šobrīd, bet viņa spēle tā, baigi nenoveco. Ja man jāizvēlas, vai es gribētu redzēt Demāru DeRozanu vai Tobias Harrisu. Nē, tas pat pusi no tās naudas, tas pat īsti nav jautājums, un DeRozans vismaz kaut kā arī ar to mazliet savu spēlētāju evolūciju, mazliet pielāgojoties arī jaunajiem basketbolam. Varbūt kaut kādā ātrumā iedod tam tie komandai, jo tā kā viņš arī, protams, spēlēt iespējams vairāk nekā Tobias Harris, bet, Sixers tā problēma ir it kā jau viss ir kārtībā, bet tie nenormāli stagnējošie, lēnie uzbrukumi ar Embiidu visu laiku. Tad, kad viņš var iemest 70%, tad viss ir forši, tad, kad viņš iemet 40%, tad ir, Dievs, vienkārši, kas notiek, vai mēs varam pamēģināt kaut ko citu arī vispār, izveikt. Tā ir vienīgā problēma, un tā būtībā ir schēmas problēma jautājums, vai tur Ners to var atrisināt, es nezinu. Arī tas pats, ka, protams, šeit droši vien liela vaina jāuzņem Embiidam, tomēr viņi nebija 7. seeds. Viņi varēja pirmajā kārtā dabūt kaut ko reāli. Mēs tagad redzam, ka Knicks ir tiešām potenciāls tikt uz konferences finālu, sazina, varbūt fināliem ar to, kā viņi spēlē, ja viņiem tur kājas nenokritīs pusē komandas, bet viņi varēja tikpat labi būt 4. un spēlēt to pašu Orlando, un viņi būtu 2. kārtā. Tur būtu stabili, tur vispār bez variantiem. Tas tā kā, tāpēc visi tiešām, protams, traumas ir neatņemama sastāvdaļa, MVP, Embiids, un tā kā, come on, kārtējo reizi. Un es pat saku, kā jau teicu, es biju šokēts, ka tik maz spēles viņš nospēlē. 3-9. Es nebūtu minējis, ka viņš pat tik maz nospēlē. Man likās, atkal tur 50 spēles sezonu, bet holy shit, viņš pat 40 nenospēlē. Nē, bet varēja just arī, ka nav neforma, nav spēles tons viņā, nav pēdējās ceturdaļās vienkārši tik manāmi plīst nos, tā, ka tu neredzi. Tev liekas, ka tas viņš tik vienkārši iespēlē Embiidam, viņš iemetīs, vai pustālu iespējas, vai vismaz piezīmi nopelnīt. Viņi pat to laikam acīm redzot, viņiem pat tik daudz spēka vai tās jaudas vairs nebija, lai uzņemtos kaut ko tādu pat pēdējās ceļās. Būs interesanti. Nākamā ātrā komanda, vienkārši viens komentārs par komandu. Lakers. Droši vien run it back, redzēs, kas notiks ar D'Angelo. Jaunu treneru meklēs, cool. JJ's Rediks uz radara. Tas ļoti es nebrīnšos, ja šis podcasts starp LeBron un JJ Rediku ir, ņemot vērā, cik daudz viņi tur zīmē un analizē. JJ treniņš, JJ showcase, vienkārši exhibitions tam, ka, es saprotu, it kā basketbolu, ņem mani. Clippers, es neredzu neko citu kā tiešām run it back, jo es neredzu nekādu loģiku, īstenībā nepagarināt ne Paul George, ne James Harden, jo ko viņi, ja viņi ir arī jau tuvu vai jau ir otrā aprona komanda, viņi neko baigi daudz nevar tur fleksot apkārt, principā es teiktu, ka tas kodols tik jāsaglabā ar tiem 3 spēlētājiem, lai vismaz atrādītos jaunajā arēnā. Kaut vai atrādītos vienu gadu, kā jau, protams, ka var jau taču turpināt cilāt, ja Kavai būtu vesels. Komanda vienu brīdi mums taču bija sezonas nogrieznis, kurā Clippers cēla konferences finālā. Es arī teorētiski, ja es analizētu pēc tā nogriež. Mums bija ļoti lielas cerības uz Clipperiem pirms sezonas. Tas ne pirms sezonas, arī sezonas laikā. Bet viņiem bija tas 20 vai cik viens skrējiens. Ļoti priecājamies, ka, oh my god, mēs reāli pirms sezonas to prognozējām, un viss noteikti aiziet. Un kas notiek, Kavai 4 playoff spēles kopš 21. gada. Tas ir vienkārši tas pats mēsls, cits gads, cits sezona. Labi, ka Pauls Žoržs mums bija vesels, bet, ejam tālāk. Un Tyronam Lue ir komandas opcijas nākamā sezona. Viņš arī tiek bišķi skandināts Lakers sakarā, protams, arī interesanti pārējai tā būtu, Suns.
Kā jau minēju, 26 komandas gribētu būt viņu vietā. Tur nav komentāru. Tur ja Clipperiem ir maz kur kustēties, un tiem pašiem Bucks ir maz kur kustēties. Esmu dzirdējis gan vietējā tirgu, gan vispār, nevienkāršā vietējā tirgu par Bradley Beal maiņām. Ain't happening. Nē, viņam ir joprojām tas veto. Jā, viņam ir veto. Ain't fucking happening. Jā. Tas kā nav iespējams. Bobijs Maks, kurš ir ļoti zinošs cilvēks un visām līguma lietām, viņš teica, ka tas ir toksiskākais līgums NBA vēsturē. Jā, tur nav vispār nekāda izražu viņa aizmērīt. Bet jā, viņiem, līdzīgi kā Clipperiem, par cik viņiem nav nekādas baigās kustības iespējams, jo viņi ir actually tajā otrajā priekšautiņā. Viņiem, principā, viena opcija ir pagarināt ar saviem brīviem aģentiem, jo viņi būs 200 miljonu algu komanda ar 400 miljonu rēķinu. Respektīvi, viņi 200 maksās algās, 200 sodos. Mētam Išbijam vismaz prieks, ka viņš... Es brīnos, ka viņš vēl Vogelu nav atlaidis. Es nesaprotu, varbūt viņš aizmirs. Mums vēl viņš trenē. Mums galvas treneris var prēmēt Vogels. Sorry, es aizmirs. Fired. Viņš vienkārši nesaprot, kā šis strādā. Viņš droši vien domā, ka viņš vienkārši ir tas, kas ir atbildīgais. Viņš nezina, ka tur ir vēl viens menedžmenta līmenis komandai, kas tā kā lietas dara. Viņš pat taisno vienkārši skatās no savām pozīcijām. Pagaid, jūs neatlaidāt? Viņam likās, ka tas bija jūsu departamentu uzdevums atlaist. Tā kā kādā firmā, viņš vienkārši ir tik ļoti investēts tajā procesā, ka viņš vienkārši, viņam ir, ir tas, mēdz būt arī tādi menedžeri, kuriem ir it kā apakšā ir menedžeri, bet viņš tāpat viņus vienkārši neņem vērā. Viņi pa lielam tikai reportē no vienas puses uz otru pusi. Viņi neko nemenedžē, un tad viņš vienkārši ir arī pat taisno skatās komandu. Principā būtībā viņš īsti līdz galam nesaprot, kāpēc komanda neklausa, ko viņš bļauj no tribīnēm. Bucks. Jā, arī var attaisnoties to, ka Jānis nespēlēja, Lillards arī ar sačakrāt Ahilu principā spēlēja un uz špricēm pēdējo spēli aizdīja. Labi, ka nesatraumēja vairāk, vismaz dzirdēts, ka neko nav savainojis vairāk. Droši vien arī tas pats, arī jāmēģina atgriezt to pašu, jo tas, kas viņiem, ir vienkārši kaut kas būtu jāattīst, ir tas, ka viņiem pa lielam bez tā kodola, kas ir Jānis, Lillards, Middletons, Lopes, viņi spēlēja, un ar Doku Rivers kā galveno treneri, viņi spēlēja 8 spēles kopā šo zonu. Un viņiem vispār neattīstījās tie paši, neviens jaunais neattīstījās. Viņi var tur medīt, cik grib tos, kuros brīvu aģentu tirgo, jo viņi var medīt tikai ar kaut kādām minimālām algām un dot tur tā paša Malikam Beasleyam kaut kādu mid-levelu, bet viņiem fakts tāds, ka viņiem vajag attīstīt tos jaunos, kuri, vispār, kad pēdējo reizi mēs kaut kādu Bucks jauno, kurš tā kā ir attīstīt, tur baigi audzis komandas iekšienē, mēs esam kaut ko dzirdējuši šo zonu, playoffos, man liekas, 1 vai 2 spēlēs mēs redzējām to Franku Jacksonu, kurš bija epizodiski laukumā, mēs esam aizmirsuši pilnīgi par kādu Maršanu Baučempu, ja. Tā Nasis joprojām ir, un arī nākamā sezona būs komandā, tas ir skaidrs, viņam iedod. Diez, kāpēc, nevar saprast. Bet tur tas vienkārši tas neloģiskais, ka tu iedomājies, viņš tur soliņā ārdās, viņš uziet laukumā, viņš kaut kādas stulbības izdara, bet tie paši laikā tu nespēji iedomāties, ka ka viņš nebūs komandā, un kā tas, ja viņš nebūs komandā, kā Jānis to reaģēs, tāpēc es pat nevaru iedomāties to, ka tā Nasis nebūs komandā. Tas, lai arī cik tas stulbi neizklausās, kāpēc, piemēram, kam ir brāļi un radnieki, un es neteiktu, ka Jānis ir, visspēcīgi, ar lielāko varu spēlētājs līgā, bet vai tas ir kaut kāds, ka komanda nav lielā tirgu un tā kā tomēr grib, lai viņam ir tā viena zvaigzne joprojām komandā un vienmēr apmierināti, lai arī Jānis pēc katra kaut kāda playoff skrējiena bišķi neapmierināts, un dod kaut kādas hintus, ka es gribētu šito, bet tā Nasis vienmēr ir konstants, viņš tur būs vienmēr. Ja Lebronam būtu brālis, nezinu, vai Lebrons, viņa brālis vilktos līdz viņam komandā. Es domāju, ka tieši tā arī notiktu. Tā ir tomēr mazliet sapņu pasauli, profesionālais, augstākā līmeņa profesionālais sports un tās organizācijas un visu, viņas nedarbojas parastos ekonomikas apstākļos, un neviens to tā neanalizē, un tas ir. Un tajā globālajā schēmā maksā tā Nasim, lai viņš tur vienkārši eksistē, ir zemesrieksti. Neviena par to neinteresē. Vieglāk ir tas, ka tev jau rekur ir
līgums, darba dators viņam ir iedots, tev nevajag kaut ko tur pārinstalēt, jaunam cilvēkam dot, lai lētāk ir viņu maintainot, nekā šo pozīciju pēc tam aizpildīt no jauna. Un tad pieeja, tad nes, ko šodien izdarīju. Es atvēru Excel, es tur savadīju vienu formulu, nostrādāju, iegooglēju un viss saka, malacis, tā nāsi. Rīt tad vari nenākt uz biroju, ja grib. Jo tad ja tu atlaid tā nāsi, tev ir jāņem kāds jauns, tev viņam jātais ir keycards ofisā jauns jāliek, tur jāstājas drošības noteikumi, pārbaudas laiks, vispār, tas ir nenormāls. Tā nāsis ir tas čels, kurš ofisā visu laiku visiem sūta, kurš to AI ierakstīja. Pasies kādu atbildi man AI uzrakstījuši to jautājumu. Tāpēc viņš tur ir, tāpēc viņš tur būs, un tā ir normāla prakse šādās organizācijās. Pēdējā komanda ātri, Miami Heat. Vienīgais lielais jautājums droši vien ir Jimmys Butlers, kuram ir līgums gan uz šo, gan uz nākamo, spēlēto opciju nākamo, bet viņš gribētu 113 gadu 113 gadu 2 miljonu līgumu, bet, lai tas nostrādātu, viņam vajag atteikties no nākamās, nevis šīs, kas būs, bet nākamās sezonas spēlēto opcijas gadu, un tad iedod viņam 2 gadus klāt, bet tad viņam jau būs, viņam šobrīd jau ir 3-5 gadi paliek, viņam būs daudz 7-8 gadi, tā kā, arī smags lēmums droši vien. Es nezinu, ko pēc Railijas ar to domāju, ka viņš pateica, lai viņš aizver mutu, vai tiešām tur ir, kaut gan es nebīdos, ka tur ir tas hit culture stāv uz tiem pamatiem, ka tur visi viens otru tur var tā kā motivēt šitā apmēram, vai aizver mutu, jā, vai ej strādā smagāk apmēram, jā, ej main diētu, Tyler, jā, apmēram, es nebīdos, ja tur tas vibes ir, ka pats Railis actually ir izveidojis tur tā kā, ka neviens neapvainosies, ka viņš tur tagad to pateica, ja tā skatāmies, tā kā. Ko tu izvēlētos? No. 100 gadu 1 miljonu līgumu. Jā. Vai 1 gada 500,000 līgumu. Tāpēc 100 gadi. 10,000 gadā būtībā. Bet garantēt uz 100 gadiem. Vai 500,000 1 gadu. 100 gadi. Fuck it. Garantēts income. Pasīvi. I'll take it. Jā. Tas jā, bet gaidām playoffs. Gaidām spēles šonakt, tad Mavericks OKC, pēc tam tad Kristaps nespēles, bet būs Bostonā. Cavaliers, cerams, ka būs vēl kāda agrā spēles, jau izslēdz datoru. Būs kāda agrā spēle šos playoffs? Gan jau būs. Es domāju, ka vēl šitie kārtā būs. Jā. Jo īpaši, ja būs kaut Game 7, kaut kas tās jau parasti arī uzreiz ir jā, tas elimination games kaut kādās agrās vienmēr liek arī. Bet ko mēs varam paņemt no šī podkāsta? Starp citu. Denver sūdos. Denver riktīgi sūdos. Twitter jautājums jāizdomā. Un, starp citu, tas, ko mēs teikt aprunājām, paldies arī tiem, kas iesūta mailbagu Spotifyā, ko var izdarīt zem epizodēm no aplikācijas ieejot. Jūs redzēsiet, ir speciāla vieta, kur to var darīt. Arturs arī bija iesūtījis, kāda būtu jūsu perfektie free agency moves, kas pa lielam ir tas, par ko mēs diskutējām. Kādu jūs uzskatāt par pirmā raunda izkritušajām komandām? Kas arī pa lielam tas. Jā, tas arī, ko mums netieši aprunājām, jo es tieši tikko iegāju apskatīties. Tā turpiniet tur iesūtīt, noteikti pievērsīšu uzmanību turpmāk, bet kas varētu Twitter jautājums? Vai Timberwolves ir legit title contenders? Vai Timberwolves būs surprise fināla skrējiens? Jā, kaut kas tāds. Vai Timberwolves iet fināliem, principā? Uz fināliem, es domāju, ka viņi iet diezgan stabili. Jautājums, vai viņi ir legit contenders. Davai. Jo Boston, labi, par to mēs vēl būs laiks parunāt. Es domāju, Bostonai būs ļoti slikti, ja viņiem būtu jāspēlē par Timberwolves finālā. Ja mēs tagad redzētu, ka Bostonai pretī nākt kaut kā tāpat Philadelphia kaut kā, ja, un viņi uzvarētu, tad, man liekas, mums būtu daudz vēl augstākās domas par Bostonu, jo mēs tagad redzam, ka Timberwolves vienkārši, kabina ārā galveno pretendentu, principā, vismaz rietumos. Jo Bostonai atšķirībā no Denveras, tev ir tā lieta, ka Denver vismaz labi, tur ir saucamā komandas spēle, bet bumba kustās, Jokic visu laiku meklē risinājums. Bostonai tas tomēr ir mazliet, tas uzbrukums ir mazliet vienkāršotāks, mazliet vairāk uz 1-pret-1 spēli vērsts, un tā nav laba recepte pret to aizsardzību, ko piedāvā Timberwolves. Tas man ir tas, kas man, tā nav laba recepte pret tieši to aktīvo un smacējošo aizsardzību, ko piedāvā Timberwolves. Jo tur, kas notiks, Teitums vienkārši skries 3 cilvēkos laik iekšā. Jo Timberwolves bloķē arī trīņus.
Viņi fucking nes rīts bloķē trīņas. un tas pats arī bija situācija, kur Conleys arī, viņi plus 20 varēja mierīgi to arī pat nedarīt. 1-2, man liekas, palicis aizsardzībā, tur pie ātrais uzbrukums izspēlējuši trīni. Viņš uztaisīja closeout, tas spēlētājs, kas tur nezinu, kas tas pie ar bumbu noraustījās. Vispārējie paspēja saskait apkai, viss notika, tā komanda neizslēgs tos engines, un man ir drīzāk bažas par to, ka jābūt Bostonas, Teitums, Browns, tie ir tie cilvēki, kuriem, ja neiet, tad viņiem ritīgi neiet. Tad ir bēdīgi. Mēs redzam spēļu galotnēs arī. Jā, un Timberwolves var izraisīt to, ka viņiem neiet. Vismaz redzot to, kas notiek par Denveru šobrīd. Redzēsim, kā būs. Pieņemot, ka viņi tiks tālāk, kā viņi pēc tam tiek galā ar Luku vai SGA, kas būs tāds, labs mēraukli tam, ko varētu, teiksim, Boston, ja viņi vispār tiks tālāk. Vispār, pēdējā atziņa par zaudēšanu savā laukumā pirmajās 2 spēlēs. Tieši pieminēja Luku, es atcerējos. Bija tā Clippers Mavericks sērija, kur neviena komanda savā laukumā nespēja uzvarēt. Bija, man liekas, Dallas 2-0 priekšā, pēc tam 2-2 Dallasā. Clippers uzvarēja abas spēles un beigās Clippers uzvarēja vienīgo spēli 7. spēli savā laukumā. Tā bija vienīgā uzvara komandai savā laukumā. Es nesaku, ka tas notiks ar Denveru šobrīd, bet ņemot vērā, ka cik izteikts, kā jau mēs runājam, ir savu laukumu priekšrocības ir Denverai, un viņiem tas principā ir atņemts tagad. Mega atņemts. Būs baigi grūti, jā. Labi, davai, peace out. Davai.